Prieks jūs visus redzēt. Gan lielus, gan mazus, gan tādus, kurus pat redzu pirmo reizi, un arī tādus, kas jau ir periodiski pie mums. Cik jauki, ka mēs esam atkal kopā. Un slāva Dievam, vai ne, par šo žēlastības laiku. Ne tikai mums katram personīgi, arī šai valstī, šai pilsētai, jo visapkārt trako. Vētras visapkārt trako. Tās arī šajā nedēļā nedaudz dabas stihijās skāra arī mūs, vai ne? Kas te bijām, es nezinu, kā tie, kas bija ārpus saules robežām, bet mēs piedzīvojām 10 stundu lietu. Tie, kas to izbaudīja īpaši, tie, kur nodarbojas ar kaut ko zemes kopšanas darbiem, tie to izbaudīja, tie to saprot. Protams, daudz dzīvokļu mājā tas nebija nekas. Jā, bet kunga žēlastība bija tāda interesanta, ka mēs sākām piedalīties glābšanas darbos, jo sapratām, kad ir sākušies plūdi nopietni, tad kungs pārtrauca. Jā, interesanti tāda pieredze. Mēs lūdzām viņam. Un 7 vakarā viss tā kā apstājās, ja? Tāda maza liecība arī man, jums visiem par man pieredzēto, un es domāju, jums daudz pieredzēto, bet ja mēs redzam visā savā dzīvē, arī tas, ko mēs piedzīvojam ikdienā, mēs redzam viņa klātesamību, viņa klātbūtni, žēlastību, kā viņš jau ir tas, kas arī rūpēsies par to, lai mēs būtu pēduši. Un arī, kā mēs dzirdējām par šiem putniņiem, vai ne? Putniņi nav skaudīgi, bet viņi ir tādi. Tādi viņi ir, lai būtu varbūt mums par mācību, ka mēs šādi rīkoties nevaram, jo mēs esam apzinātas būtnes, radītas, gudras, saprātīgas, vai ne? Bet kurām arī brīžiem parādās šādu te putniņu dabas elementi. Jā, kaut ko pagrūst malā, lai tiktu man, bet lai netiktu tam otram. Mums no tā jāmācās, jā. Mēs šajā mēnesī, jā, kā es reiz mēnesī esmu ar šo uzrunu pie jums, mēs šajā mēnesī, varētu teikt, noslēgsim pirmā eņģeļa vēsts, vēstījumu, tā varētu teikt. Jā, tātad mēs lasām no atklāsmes grāmatas 14. nodaļas 7. pāntu. Tātad šis eņģelis gliku tulkojumā ar stipru balsi sacīja: bīstieties Dievu, to mēs pētījām un skatījāmies. Ko nozīmē bīties Dievu? Dodiet viņam godu, ja? Ko nozīmē dot godu? Un kā cilvēks var dot godu Dievam? Un šeit ir 3. aicinājums. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Tātad par to arī šajā reizē mēs mācīsimies, paskatīsimies dziļi šo vārdu jēgu un nozīmi. Jo, kā mēs zinām, ka vēsts ir no debesīm, no eņģeļa, ja? No vēstneša, tā ir Dieva vēsts. Un tās saturu, kas nav cilvēka prāta, bet Dieva, paša Dieva vēstījums cilvēkam. Tas ir ļoti svarīgi saprast. Pirmkārt, mums ir svarīgi saprast, kas ir tas, kas jāpielūdz. Jo tur ir teikts, pielūdziet to un viss. Saprast, kas ir tas. Interesanti, kā mēs tagad uz to centrēsimies uzmanību. Ja? Tad atšķirsim Kolosiešu grāmatā. Pāvils ļoti tā apstuls ir tā, detalizēti, viņš pieskarās. Tad atšķirsim Kolosiešu grāmatu, 1. nodaļu, un tur sākot no jau
no 13. panta. Tad pats Dievs, viņš saka 12. pantā, pateikdamies tam tēvam, kas mūs darīs derīgus. Ja? Derīgus. Kam? Devis valstībai, vai ne? Dzīvē šeit. Un 13. Tas mūs izrāvis no tumsības varas un pārstādīs sava mīļā dēla valstībā. Interesanti. Jā, tad valstības radītājs, valstības veidotājs ir mīļais dēls, mēs lasām. Tieši kā mums ir tā pestīšana caur viņa asinīm grēku piedošana. Un 16. pants ir tas, uz ko mums jākoncentrē uzmanību. Jo iekš viņa dēla, tātad visas lietas ir radītas, kas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās. Lai gan troņi, lai kundzības, lai gan virsniecības, lai gan valdības, visas lietas ir radītas caur viņu un uz viņu. Līdzīgs teksts mēs zinām, ka ir, jūs zinat, Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa. Tur mēs sastopamies arī ar līdzīgiem vārdiem, kā Pāvils šeit noslēdz šo nodaļu. Kristu visas lietas ir radītas. Jā, tātad Bībele norāda, ka visas dzīvības radītājs ir Jēzus Kristus. Jā, interesanti, kāpēc Jēzus norāda šajā vēstī, pirmā eņģeļu vēstī, ka viņš ir tas, kas ir jāpielūdz. Psalms 95. Šķiram vaļā, 95. psalms un 6. pāns. Tātad 95 un 6. Šeit ir aicinājums. Nāciet, pielūgsim, klanīsimies, man te teikts, un metīsimies ceļos priekš tā kunga, un kā tur teikts pēdējie vārdi, savu radītāju. Jā. Tas ir ļoti būtiski saprast, ka tas caur bija 3 eņģeļu vēsts, viena no centrālajām domām – radītājs. Tālāk saprata, tātad ir atklāts šis aicinājums. Ja? Viņš ir radītājs un mēs viņa radījumi. Interesanti, kā Nehēmijas grāmata, ko mēs diezgan maz izmantojam, vai ne? Kaut arī viņi stāsta par senās Izraēļa tautas vēstures, tam skaudrā lapas pusēm, par trimdas laiku, par atjaunošanu. Nehēmijas vēstulē 9. nodaļā un 6. pantā noslēgumā ir tādi vārdi. Tu uzturi visus pie dzīvības, un debesu pulks tevi pielūdz. Tātad mums pirmā eņģeļa vēsts izpētē pastāvīgi jāatgriežas pie kā? Pie radītāja. Ja? Mēs redzam, šeit centrālā doma ir radītājs. To mēs redzam jau sākot no 1. Mūzus, 1. nodaļas, 31. panta un 2. nodaļas 1. pantā. Šeit redzam tādi vārdi. Dievs, ko darīja? Pabeidza. Pabeidza radīšanas darbus 6 dienās. Tātad, lasot šos tekstus, mēs saprotam, ka Dievs, Jēzus Kristus, pabeidza radīšanu un ko viņš darīja tālāk. Tas ir ļoti svarīgais pielūgsmes elements. Viņš iesvēta dusas dienu, 7. dienu. Jā, tātad 1. Mūzes 2. nodaļā, 2. pantā mēs redzam, ka teikts, ka Dievs, šeit mēs varam pastrīpot, Jēzus adusējās. Tur nav teikts, ka cilvēks baudīja dusu, bet pabeigts radīšanas process, un šeit Dievs ir uzsvērts, viņš adusējās 7. dienā no visa sava darba. Kas darīja šo 7. dienu svētu? Mēs saprotam, ka pats radītājs tajā adusējās, un pēc tam to iesvētīja
jeb nošķīra svētai dusai, ja? Laiku 7. dienu. Interesanti, vai ne? Ka neviens, nekur pasaulē nekas tāds nav. Kā laiks ir kā zīme, ka laiks ir tas, ko Dievs, ja? Kura rokās ir viss laiks, pasaules laiks, kad Dievs ir tas, kas šo laiku padara par kādu īpašu, ja? Ka viņš padara laiku, kurā mēs dzīvojam arī šī diena, ja? Kurā jūs esat šodien, ka jūs esat atnākuši, ka jūs esat novilkuši darbdrēbes, visus savus pienākumus, uzdevumus un esat šeit pie viņa. Tas nav tāpat, vai ne? Jūs to darat kā ticībā. Jūs zinat, ka Dievs jums šo piemēru ir atstājis un jūs tam sekojat. Tātad mēs ļoti koncentrējam uzmanību uz 4. bausli, vai ne? Jo mēs zinām, kas ir 4. bauslī. Bet mēs redzam, ka pirms 4. baušļa Dievs atklāja patiesās pielūgsmes pamatu. Tāda ir arī šis uzrunas nosaukums. Patiesās pielūgsmes pamats. Tas ir, būtībā, kas ir pamats? Tas ir tas, uz kā mēs stāvam, uz kā mēs balstamies, no kā izejot, mēs veidojam savas ikdienas izvēles, uzdevumus, darbus, ja, izejot no tā, kas mēs esam. Ja? Tā būtībā šīs pirmo nedēļu, šo radīšanas nedēļu, mēs varam nosaukt par Dieva nedēļu. Ja? Jēzus Kristus nedēļu. Kas pēc tam, mēs zinām, kļuva par cilvēces, ja? Nedēļu. Jo cilvēks tad sāka piedalīties tajā visā. Dievs visu darīja tā, kā rakstīts viņa pamatlikumā, 4. bauslī. Strādāja 6 dienas un 7. atdusējās. Kad cilvēks sāk ievērot sabatu, tūlīt kā tika radīts, mēs zinām, vai ne, viņš to saņēma no Dieva rokām kā dāvanu. Kā zinām, sabats iesākās ar 6. dienas vakaru. Cilvēki tika radīts 6. dienā. Tad cilvēks ko? Cilvēks nevis viņu turēja vai iesāka turēt, bet viņš saņēma viņu kā dāvanu. Ja? Jo viņš iznāca no radītāja rokām, pie šī pabeigtā darba, un viņš sāka atdusēties. Viņš saprata, kas ir atduse. Jūs zināt, kas ir atduse, kad visu nedēļu skriets, un piekdien tu esi sakārtojis visu to vidi ap sevi, un tu tagad apsēdies un skaties saules rietas un vakars, un tev ienāk kas? Miers. Tu noliec visu, ja? Tu Dievs grib, lai mēs noliekam visu. Tā ir duse. Ne jau tas, ka mēs tagad guļam, ja, labi izguļamies, bet ka tā ir dusa iekšēja, ja? Ar savu piemēru Dievs atstāja tātad mūžīgu piemēru. Katram cilvēkam, jo sabats pēc savas izcelsmes ir tā kunga diena, un tikai tad tā tika dota cilvēkam. Mums šos faktorus vajadzētu tā kā saprast, kāpēc tajā pielūgsmes jautājumā pirmā eņģeļa vēstī šī vēsts ir tik svarīgi uzsvērta. Pielūdziet radītāju, tāpēc, ka tā ir viņa diena, un viņš, ja, tur atklāj sevi kā radītāju. Jā. Interesanti, kā uzaicinājums atceries 4. bauslī, ko mēs lasām 1. Mūzes 20. nodaļā. Zinat, tur tādi vārdi, atceries, jeb lasām viņus. Atceries, jeb piemini citos tulkumos, ja? Tas, ko nozīmē patiesu, ja? Uz pastāvīgu darbību. Tas nav tā kā, vai ne? Es vienreiz atcerējos, es veicu kaut kādu lietu, un man tas viss tagad neskar vairāk. Nē, tas nozīmē atkal atgriezies, atkal atceries. Man patīk Elēna Vaita teikusi, ka mums, noslēdzoties vienam sabatam, iekšēji vajadzētu gatavoties nākošajam. Tā ir pareizā sabata dusa un sabata gaidīšana.
Bet pa to starp ir kas? Liela burzma, liela skriešana, vai ne? Un tā sabata svētība vairs nepavada, bet viņa tā kā pazūd kaut kur, ja? Nu tā ir realitāte. Tā daudziem ir realitāte, ka pēc saules iet viņiem sākās kaut kādas intensīvas skriešanas, ja, un nemiers. Bet Dievs grib, lai mēs šīs sabatas svētības baudam iekšēji visu laiku, iekšēji, lai mēs esam viņa svētumā, atzīt to, ka viņš ir mūsu radītājs. Un neviens cits mums nav jāpielūdz. Un šī ir brīnišķīga zīme. 2. Mūzes 31. nodaļā, 2. Mūzes 31. nodaļā, 17. pants. Lasam. Mēs tagad mācāmies 2. Mūzes grāmatu, ja? Un mums vajadzētu tā rūpīgi tagad viņu pētīt, tā personīgi pētīt. Un tur ir tādi vārdi. Dievs, tad, kad viņi veidoja sajiešanas telti, ja? Un Dievs šeit pastarpam visiem šiem uzdevumiem, kas jādara, kas to darīs, viņš piemin sabata svētīšanas nozīmi. Tātad atgriež viņus tur pie sākuma, pie pirmsākuma. Un tur ir teikts tā, 17. pāns, kā izpaužās šī viņa derība, tas starp mani un Izraēļa bērniem, tā lai ir zīme mūžīgi. Jo 6 dienās tas kungs radīs debesis un zemi, un 7. dienā viņš dusējis un atspiedzinājis. Te mēs redzam atkal, Dievs atsaucās ne tikai bauslībā, ne tikai pie radīšanas stāsta, bet viņš norāda, visu laiku atgādina, ja? Kas ir sabats, kas ir šī 7. diena. Un Galatiešiem 3. nodaļā Pāvils apstiprina, kas tad ir Izraēla bērni, Ābrahama dzimums, pēc apsolījuma mantinieki. Jūs zinat šo rakstvietu? Mēs, mīļie, mēs esam šie mantinieki. Kad jūs piederat Kristum, tā tur teikts, tad jūs esat Ābrahama dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Vai sabats ir daļa no pasaules radīšanas plāna? Mēs redzam, ka jā, vai ne? Sabats ir daļa no visas lielā darba. Sabats ir cieši saistīts ar radīšanu, un tā pamatnolūks nav saistīts ar cilvēces atpirkšanu, ja? Pie krusta Golgātā. Tas nebija pamatnolūks, jo sabats tika dots pilnīgi bezgrēcīgā vidē. Mums tas jāsaprot. Mēs tagad to saliekam kopā, vai ne? Nu, tas ir tur, jā, pēc grēkā krišanas sabats kļuva arī par atpestīšanas zīmi. Un pašās beigās būs vēl viena. Tātad 3 nozīmes pašās beigās. Mēs te uzsversim. Henrijs Moris, viņš nebija adventists sludinātājs, bet bija tāds dedzīgs radīšanas, varētu teikt, šī radīšanas stāsta, kas Bībelē atklāts savā grāmatā. Viņš raksta, ka šī grāmata saucās bībeliskais kreacionisms. 61. un 62. lapspusē raksta, 7. dienas ievērošana sabata nebija uzsvērta ar 4. bausli, bet ar cilvēka radīšanas 1. nedēļu, kurā Dievs to atklāja nekritušajam cilvēkam, kad Dievs to pats nošķīra svētai lietošanai. Tātad jūs redzat, jā, tā izcelsme. Kur ir tā izcelsme? Un arī viņš rakstīja grāmatā 251. lapā, ka ir spēcīgi argumenti, ka sabata ievēroja ne tikai senais Izraels, bet arī citas tautas ilgi pirms Mozus, bet Dieva vārds norāda uz sabatu kā radīšanas piemiņas dienu. Tātad pēc 100 gadu tā tika asociēta, tātad apstiprināta Izraēļa tautas pielūgsmē, ja? Jo Dievs atgādināja tagad jau tautai to, kas būtībā jau viņai sen jau bija dots. Kad šis radītājs kļuva par cilvēku, tagad mēs iesim pie Jēzus Kristus,
zemes dzīves, ja? Viņa personā, viņš skaidri uzsvēra, ka tas nav kāds parasts jūdu reliģisks rituāls, kā mums, brāļi tur, citām konfesijām jāsaka, tas ir jūdiem, tas ir jūdu laikā, tur sabats, viņi tur, un arī vēl tagad tur, jā, mēs zinām. Bet Marka evaņģēlijā 2. nodaļā Kristus atklāja īsto sabata nozīmi. 2. nodaļa, Marka 2:27. Kāpēc sabats vispār tika dots? Marka 2:27. Es ceru, ka jūs sekojat līdz man ar savām bībelēm, lai jūs nostiprinātos šajā izpratnē, ko šeit gribam pateikt. Kāpēc tajā 3 eņģeļu vēstīs ir šis moments uzsvērts, ļoti svarīgi mūsu pielūgsmē. Marka 2:27. Un Kristus atbildēja tiem, kas uzdev to jautājumu par Dāvidu un par tām maizēm sabatā. Un viņš uz tiem sacīja, sabats celts cilvēka dēļ, ne cilvēks sabata dēļ. Tātad tas svarīgais, kas ir cilvēkam dots šajā pielūgsmē, mēs redzam, Dievs nepieprasa kaut kādu pielūgsmi tādu, es jums lieku un jums tā jādara. Nē, viņš šai pielūgsmē parāda motīvu, ka tas ir dots viņa mīlošo bērnu laimei, priekam. Un daudz saskarās šodien ar izaicinājumiem sabata dēļ, vai ne? Tur daudziem ir darbs. Es zinu, es pats esmu tam visam gājis cauri, ja? Bet saprast, skatīties šai Kristus vārdu nozīmē, ka tas ir tev dots. Tavām mīlošām attiecībām, uzticības attiecībām ar tavu Dievu. Jā. Interesanti, kā mozum. Atcerieties, Mozus gana. Un viņš redz deg krūms, viņš tuvojas krūmam. Un krūms ar viņu runā, un viņš tur prasa, bet viņš saka, es tevi sūtīšu. Bet, kad Mozus prasa, kas tad? Kas tu esi? Kā man tautai teikt? Viņš saka, es esmu. Un interesanti, kad pirmajā bauslī mēs to lasām. Es esmu tas, kas tevi izvedis no Eģiptes zemes. Es esmu. Jā, tātad šeit tikai ir apsolījuma formā. Mēs redzam, kā Mozum viņš saka, es izvedīšu jūs, nevis tu, Mozi, izvedīs tautu no Eģiptes, bet es jūs izvedīšu. Un interesanti, kā šeit viņš uzsver to nozīmi. Ja? Kas ir tas, kas visu to darīja? Un kas tik ļoti aizvainoja garīgos līderus. Izlasam Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļa, 58. Ja? Un Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļa, Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļa, un 58. pāns, kas tik ļoti aizvainoja arī jūdu reliģiskos vadītājus. Jā. Tad jūdus to sacīja. Būtībā 56. pantā Kristus runā tā, kā runā pats Dievs. Abrahams, jūsu tēvs, tapa līksms, kā manu dienu redzēšot, un viņš to redzēja un priecājās. Tad jūdus to sacīja, tu vēl neesi 50 gadus vecs, un Abrahams redzējis. Jēzus tiem sacīja, patiesi es jums saku, pirms nekā Abrahams bija, es esmu. Šeit ir tie paši vārdi, šis pats definējums, kāds bija toreiz, kad tos dzirdēja Mozus. Es esmu. Pēc viņa reakcijas mēs redzam, ka jūdu līderis saprata visu, ka Jēzus bija ne tikai radītājs, bet atbrīvotājs. Tāpēc viņi arī pacēla akmeņus. Jā.
Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa, tā ir ļoti spēcīga nodaļa, un tā būtībā runā par Kristu. Atklāja viņa dievišķo šo dabu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Tas bija iesākumā pie Dieva. Visas lietas ir darītas caur viņu, un nekas nav darīts, kas ir darīts. Iekš viņa bija dzīvība, Un vēl izlasam, tātad šeit atklāts Kristus kā radītājs, un 14. pantā, kas ir teikts? Un vārds tapa miesa, un dzīvoja mūsu starpā, pilns žēlastības un patiesības, un mēs redzējām viņa godību, tādu godību, kā tā vienpiedzimušā dēla no tā tēva. Tātad šeit Kristus parāda, ka es esmu gan radītājs, gan jūsu grēku izpircējs. Mēs šodien mācījāmies par ko sabatskolā? Kāds bija sabatskolas pamatēma? Amen. Paldies. Paldies. Kaut vai par atbildi. Šim jēram tātad bija jābūt pilnīgi bez vainas, vai ne? Un to aino Jēzus Kristus. Gan viņa dzīve, gan viņa upuris. Un iedomājieties, tas viss tikai priekš mums. Ne jau to, lai mēs te uzzinātu kaut ko atklātu. Viņš tagad es zinu, kas tas ir. Nē. Tas ir mums jautājums. Svarīgs jautājums, eksistenciāls jautājums. Vai dzīvība, vai nāve, mīļie. Kāpēc mēs visi šeit esam, sēžam, pateicoties šim upurim, šī žēlastībai, ko esam jau saņēmuši un kas ir mums priekšā vēl. Pasa atklāja vairāk kā tikai jēru nokaušanu un ēšanu kopā ar rūgtām zālēm, un neraudzētu maizi. Pasā simbols piepilda pats Kristus, kad viņš atnāca uz šo zemi. Kādā stundā un dienā, kādā dienā un stundā, kā īstais pasā jērs, nomira Kristus. Mēs lasām rakstos precīzi pēc rakstiem. Ko tas nozīmē? Tā, kā tas ir norādīts, kur? Ko mēs nu pat pieminējām, Māsa Ginta jau pieminēja. Pasā notikumā. Senatnē, ko mēs mācījāmies 2. Mūzes grāmatā. Un šeit tikai ir apstiprinājums, mēs redzam, gan Mateja evaņģēlija 27. nodaļā, tur 45. līdz 47. pantam, šeit ir norādi uz 9. stundu. Kad ir 9. stunda? Vēsturiski teoloģi ir izpētījuši precīzi, pēc laika. Pirmkārt, ebrejiem zini, ko nozīmē šis laiks? Tas ir laiks, vakara laiks nozīmē laiks starp 2 vakariem. Viens vakars viņiem sākās, kad saule sasniedz augstāko punktu un sākās pāri zenītam viņi iet. Tas nav tā kā mums, tagad paliek tumšs un tad ir vakars. Jūs jau paši ziniet, kad tumšs paliek stundu pēc saules rieta, ja ir skaidrs laiks. Tātad Jēzus izejot no šī 2. Mūzes 12. nodaļas 6. panta, tā kā Dievs toreiz noteica viņiem pirms iziešanas, Jēzus nomira precīzi pēc tās pavēles, kas attiecās uz pasā jēru nokaušanu. Tātad viņš nāca ne tikai, lai piepildītu mūsu vajadzību lielo, viņš nāca, lai parādītu mums, cik viņam ir svarīgi sabats, cik viņam ir svarīgs tās sākums, tā beigas, un kā viņš piepilda šajā procesā mūsu lielo vajadzību glābšanu. Iedomājieties, vai jūs ievērojat sabatu tā? Cenšaties ievērot tā? Tas ir ļoti būtiski, jo mēs nevaram nokrist pie Dieva kājām, sabatā, tad, kad
ir jau nosits šis laiks, mums jānāk pie viņa tāpat kā lūkšanā, mazliet iepriekš, lai mūsos ir šis miers, lai mēs varam saņemt šo sabata dāvanu ar tādu mieru. Jā. Un tas ir tā pie tādas praktiski pielietojumi. Tas nav tā, kā mēs nokrituši esam, beiguši savus gaitas, un tagad, mēs esam Dievu priekšā. Vēl gribu pieminēt arī to, kas bija pieminēts šajā stāstījumā par pasā jēru. Tur bija pieminēts arī šī maize, neraudzētā maize. 2. Mūzes 16. nodaļa. Atšķiram 2. Mūzes 16. nodaļa. Par kādu maizi tur iet runa. 19. līdz 21. pantam. 2. Mūzus 16, no 19 līdz 21. Un Mūzes uz tiem sacīja, lai neviens no tā neatlicina līdz rītam. No kā? No tā, kas tika viņiem dots. Ja? Bet tie mūzumi neklausīja, un kādi vīri atlicināja no tā, šeit runāts par mannu, līdz rītam. Tad tur ieradās stārpi, un tas smirdēja. Tad Mūzus par tiem apskaitās. Ja? Tad tie no to salasīja krītu, ik viens, cik tas varēja apēst, jo, kad sauliekars, tad tas izkus. Tad mēs redzam, ka šī maize bija īpaša. Ja? Tas nav tikai Izraēlam, ja jūs teikt, ziniet, ko tu te stāsti, ja? Mēs tādu lietu nesaprotam, tas nav mūsu pieredzē. Tas bija viņa pieredzē. Ja? Ja jūs no rītiem šo viņa doto mannu neuzņemat sevi, nelasat viņu, nesalasat priekš sevis, tad jūs dienas gaitā vienkārši izējiet nepēduši. Jā, tas mums ļoti svarīgi atkal saprast par šo garīgo maizi. Es gribu tā kā vērst jūsu uzmanību arī uz personīgo maizes baudīšanu. Bet Kristus pateica, ko viņš citiem vārdiem parāda, kas ir ar parastu maizi? Jūs zināt, kas notiek ar parastu maizi? Jūs neapēdat, viņa jums paliek 2. dienā, viņa mazliet jau apcietē, pēc nedēļas viņa tāda, kā sagrausti grūti, ja? Bet, protams, mēs tagad esam iemācījušies turēt maisiņos dažādos, plēvu maisiņos, un ir maizīti, kas sapelē, jā, kas visādi sabojājās. Kas notiek ar gaļu mūsu siltuma grādos, kad mēs atstājam viņu ārā? Tikko praktizējuši. Jūs zināt, kas notiek ar viņu. Tajā patiešām iemetās stārpi. Tā manna, kas tika savākta piekdienā, viņa nebojājās. Tad mēs redzam, ka tā tika savākta priekš kā? Priekš sabata. Ko Dievs šai situācijā grib iemācīt cilvēkam? Pirmkārt, ko simbolizē manna? Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā 51. pantā Kristus norāda uz sevi kā dzīvības maizi. Jā, kad Jēzus dusēja kapā, vai viņa miesa pieredzēja satrūdēšanu? Jūs zinat vēsturiski, ka tas nenotika, vai ne? Tātad, kā viņš pats teica, viņš norāda uz sevi kā dzīvo maizi. Kas ir šīs mannas simbols, šī manna simbolizēja viņu. Tātad, to arī spilgti simbolizēja šīs debesu mannas devas, ja, ka mēs redzam, kas sabatā nebojājās. Tātad atkal vēl viens faktors, kur mēs varam saprast no pielūgsmes, ja, ka šī maize, kur tika dota no debesīm, viņi nesatrūdēja. Kristus, šī dzīvības maize, nebaudīja satrūdēšanu. Ja? Interesanti, kā apostols Pēteris savā runā apostoļa darba grāmatas 2. nodaļā, kur viņš teica šo uzrunu, šeit viņš citē 16. psalma vārdus. Izlasīsim 16. psalma no 8 līdz 10.
Psalms 16. no 8 līdz 10. Es turu to kungu bez mitēšanās savā priekšā, jo viņš man ir pa labai rokai, es nešaubīšos. Tādēļ mana sirds priecājās un mans gods līksmojās. Un pat mana miesa dzīvos droši, jo tu manu dvēseli nepametīsi, kapā savam svētam tu neliksi redzēt satrūdēšanu. Tu man dari zināms dzīvības ceļu, priekš tava vaiga ir līksmība, pilnība un prieks, un jaukums pie tavas labās rokas mūžība. Par ko šeit runāts? Šeit ir norāde uz Kristu. Ja? Šeit ir norāde uz Kristu. Pēters to izmanto arī. Jā. Ir cilvēki, šodien daudz cilvēki, kristieši godīgi, viņi saka, kāpēc viņi svētdienu svin? Viņi saka, tā ir, ka sabats ir skumju, vai ne, diena. Tā nav prieka diena. Kristus ir miris, viņš ir kapā. Ja? Bet pēc būtības, ziniet, kā bija mācekļiem? Vai tad mācekļiem vajadzēja būt skumju dienai šai? Nevajadzēja, jo Jēzus mācekļiem ko teica? Vairākas reizes, ka viņš ies pie krusta un celsies augšā. Un tā būs priekdiena. Ja tie būtu ieklausījušies viņā, ja, sākuši klausīties viņā, iedomājieties, viņš vairākas reizes viņiem stāsta, bet tas viss kaut kur aiziet. Kur? Tad viņiem sabats kļūtu par ko? Par īpašo dusas gaidīšanas, par miera dienu, kad atpirkšana ir pabeigta, saprast, ka tūlīt Mesija atdusās svētajā dienā, lai dotu mums šo savu godību, savu godības tūmu. Jā, tātad tie būs sapratuši sabata svētumu dubulto nozīmi, gan radīšanā, gan atpestīšanā. Ir kristieši, kas apgalvo, ka ar augšām celšanos Kristus gribēja atklāt svētdienas īpašo svētumu. Es šoreiz nerunāšu neko par svētdienu, par tās izcelsmi, ja? Bet mēs fokusējamies uz sabatu. Par to runāsim citā reizē no vēstījuma, ja? Bet mēs redzam, ka fokus ir uz sabatu. Tātad, ja tieši viņa adusa, ja, Kristus adusa parāda sabata kā mūžīgās adusas principu jau kur? No radīšanas sākuma. Ja? Ja Dievs būtu vēlējies, viņš par augšām celšanās dienu, taču varēja izvēlēties jebkuru no dienām, vai ne? Ja Dievs tā būtu vēlējies. Kādas tik dienas tagad kristieši neievēro? Es nezinu, latviešiem es tur piefiksēju tur. Es par svēto trešdienu neesmu dzirdējis, bet ir zaļā ceturtdiena, lielā piekdiena, pirmā nedēļas diena, tad latvieši to pats svētdienu mīļi sauc, bet tā ir tā pati saules diena. Ja? Tā pati Babilonijas saules diena. Ja? Nekur jau tālāk neesam aizgājuši kristieši. Jā, bet kurš atcerās par sabatu lomu šai nedēļā? Tātad Kristus adusa kapā arī norādīja uz sabata dusu. Iedomājieties. Un tas ir precīzi nodefinēts 4. bauslī. Viņš dusēja no visiem saviem darbiem. Ko tas nozīmē? Vai tikai radīšanas darbu? Nē. Ar grēkā krišanu viņš tajā iekļāva arī šo lielo mūsu atpestīšanas dusu. Jā. Pretiniekam vislielākais ienaidis ir pret ko? Pret sabatu. Un ar to mēs saskarsimies nākotnē. Jā. Tā ir, jā. Kādas idejas tik netiek piedāvātas cilvēkiem, lai šodien apstrīdētu sabatu? Ir mācības. Jūs jau ziniet daudz maz. Vecākā laikam bija, nav vecākais, pat nepieminēšu, bet viena no populārākajām ir darvinisms, jā. Tad ir mūsdienu teistiskā evolūcija, kas arī nemaz nav tik jau jauna mācība, jo es zinu, kad, man liekas, Jānis Pāvils arī viens no pāvestiem kādreiz tādiem leģendāriem jau bija šīs deistiskās evolūcijas piekritējis. Bezpersonisks spēks, šīs filozofijas, saprātīga radīšana, ja? Tātad viss, kas ir caur manu domu, prātu, ja?
izprasts progresīvā radīšana un daudz kas cits. Traģiskākais ir, ka šīs mācības pieder ne tikai sekulārajai, tātad tai pasaules daļai, kur sakās, ka nekā jau nav, Dieva jau nav. Mēs visi paši no sevis esam kaut kur radušies, no tēta un mammas. Bet kļuvuši arī par kristiešu baznīcas mācībām. Diemžēl mēs zinām, jā. Romas katoļu baznīcas katekismā 1994. gada izlaidumā, tas ir viņa tās versijas, tā kā izdotās jaunākās, 87. lapā ieklausīsimies ļoti uzmanīgi, kad mēs lasam. Pats Dievs, es lasu tekstu, pats Dievs radīja redzamo pasauli ar visu tās daudzveidību un pārbagātību un kārtībā. Vai nav brīnišķi vārdi, vai ne? Brīnišķi. Raksti, viņi saka, tālāk, atklāja radītāja darbus simboliski. Jūs nepārklausījāties. Es uzsveršu vēlreiz, simboliski. Kā pakāpenisku 6 dienu dievišķu darbu. Tātad Bībeles teksti par radīšanu nebija tieši, bet simboliski. Te mēs redzam, cik vienkārši tiek atvērts durvis nākamajai mācībai, kas saucās teistiskā evolūcija. Jānis Pāvils bija viens no šiem galvenajiem šīs mācības paudējiem, un viņš tālajā 96. gadā tur kādā akadēmijā savā lekcijā pieminēja tādus vārdus. Vajadzētu atzīmēt, ka šī teorija, evolūcijas teorija, tika pakāpeniski pieņemta no pētniekiem pie dažādu pētījumu sērijām, dažādās zinātniskās nozarēs. Sakritība šajos pētījumos nebija safabricēta, neizdomāta. Pētījumu rezultātā, kas notika neatkarīgi cits no cita, paši par sevi ir nozīmīgi argumenti par labu šai teorijai. Jā. Kā šos, mēs redzam tātad, kas sekulārai sabiedrībai tiek mācīts, jā, un kas tiek atklāts. Jā. Evolūcijas process, ģenetiskās izmaiņas, dabiskā atlase, tas, kas viss ir iekšā evolūcijas mācībā, izdzīvot stiprākajiem un to pavairošanās prasīja miljoniem gadu saskaņā ar šo zinātnes mācību. Jā. Tā laika pāvests mums paziņo, ka šīs divas pretējās mācības, tātad, šās savas lekcijas, ka viņas ir savienojams, viņas saliekams kopā. Ir teologi, kas mūsdienās runā par progresīvo radīšanu. Vai ka Dievs izmanto evolūciju kā savu radīšanas metodi, nevis kā mācību, bet kā metodi, ja, ka nāve bija ilgi pirms grēkā izcelšanās. Un viss notika dabiskā atlases ceļā. Tas ir šīs mācības. Ja mēs novirzamies no viena punkta, tad mēs aizejam nākamajā. Tas ir, ziniet kā, kad tu sāc iet purvā, ja, un ej turpini, ja, nekas jau nesāks labāk. Liekas, ka bišķi augstāk, bišķi zemāk, bet tu turpini virzīties iekšā, ja, purvā. Un tad tāds jautājums, jā, vai tādam Dievam mēs kalpojam? Vai mūsu Dievs ir ierobežots laikā un telpā, ka nāve bija kopā ar dzīvības autoru? Iedomājieties, kāds cilvēks negribēdams pakļauties, un kam? Tieši šai tam, par ko es runāju, par šo pamatu, radīšanas pamatu, šim sabatam, Dieva dusē. Ja? Ja mēs tam pretojamies, tad kur mēs nokļūstam? Īpaši populāri pēdējā laikā ir vēsts, ka radīšana ir garie laika periodi. Tā ir šī teistiskās evolūcijas domas. Pat mūsu zinātnieki izmanto vēsturiskā kriticisma metodi. It kā viņi ir pareizi, ja? Bet mēs saprotam, ja šajā vēsturiskajā kriticismā kaut kas tiek mainīts kaut nedaudz, tad arī visa mācība aiziet, pat šī metode vairs tad nedarbojās. Iedomājieties, arī Mūzes, kā radīšanas stāstu uzrakstītājs, tiek apšaubīts. Ja? Ka Mūzes ir kļūdījies tajā, kur runāts par būtisku radīšanas procesu. Dienas procesu.
Jo redz, zinātne apgalvo pretējo. Balstoties uz ko? Nevis uz atklāsmi, kas ir vārds, bet balstoties uz pētījumiem. Jo zinātne strādā tikai uz pētījumiem. To es domāju, jūs visi to saprotat. Jā. Tātad Bībeles šajā tekstā, senajā ebreju valodā, kad mēs lasām vecajos tekstos, valodā teikt burtiskās dienas, tas ir vārds dienas, tas nozīmē burtiskas dienas. Jo diennakts, kas tur atklāts, to arī nozīmē. Tātad diennakts, tas nav kaut kāds periods vai kas. Šeit to tulkotāji godīgi, ja viņi tulkotu, šo Dievu inspirēto rakstu, tad viņiem tas būtu jāatzīst. Bet ja mēs atmetam visu mācību, arī pašu Bībeli, tad sākās interpretācijas. Ko mums, piemēram, darīt pasaulē tiem cilvēkiem ar 4. bausli? Ko darīt? Kas saka, ka 6 dienas strādā, bet 7. ir dusmas diena. Atdusies no visiem darbiem, jo pats Dievs tā darīja. Ja mēs sākam dažādas skaidrojumus, pat, kā mēs redzam, šī teistiskā evolūcija par šiem periodiem un tā tālāk, tad viss Bībeles mācība, būtībā senvēstures mācība, un viss tas, ko raksta Mozes, kā viņš izskaidro bauslību un likumu, būtībā ir atmetams. Tad mēs redzam, kur cilvēks var aizvirzīties no šī pielūgsmes pamata. Tad, ja mēs kaut ko izņemam no tās ārā. Vai tas stāsts, ko Mozes raksta, ir jāpieņem ticībā, vai arī šeit viss balstās uz kā? Uz pētījumiem un cilvēcīgiem, varētu teikt, aprēķiniem. Noslēgumā paskatīsimies uz to, ko es jums pieminēju. Atcerieties, es pieminēju, ir 2. Radīšanas un atpestīšanas nozīme ir pielūgsmes dienai. Un tagad vēl paskatīsimies uz 3. Tas ir sabata nozīme nākotnē. Sabats tātad atklāja Jēzu ne tikai kā radītāju un izpiecēju, bet tas ir arī kā pravietojums par nākotnes adusu, ko iegūst uzticīgiem. Atšķiram Jesajas 66. nodaļa. Jesajas 66. Tas ir brīnišķīgs apsolījums, iesaku jums biežāk viņu lasīt, jo tad mēs nokļūstam tūlītās atklāsmes grāmatā, un mūsu izpēte tad turpinās tur. 66, 22 un 23. Tātad, jo tā kā jaunas debesis un jaunas zeme, ko es radu, stāvēs manā priekšā, saka tas kungs. Tātad reāls. Tāpat stāvēs arī jūsu dzimums un jūsu vārds. Tas nav tā kā, vai ne, kaut kas, kaut kur, kaut kas nezināms, kaut kas, bet šeit ir pateikts, tās stāvēs, un notiks, ka visa miesa, tātad šeit runā par cilvēku, kas tiks radīts jaunā miesā, nāks ik jaunus mēnešus un ik sabatus un pielūgs manā priekšā, saka tas kungs. Interesanti šo domu, paskatīsimies, kā saprast domu katrā jaunā mēnesī. Tie atklāts, ka ne tikai sabatu mēs ik nedēļas svētīsim, bet katru mēnesi mēs nāksim baudīt īpašā koka augļus. Kas tur, kur tas ir, kur mēs smeļam to? Atklāsmes 22. nodaļā. Lasam 1. un 2. pāns. Tur ir atzīmēts mums šis. Un viņš man, atklāsmes 22, 1. un 2. pāns, un viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, skaidru kā kristālu, iztekam no Dieva, un tā jēra godības krēsla. Viņas ielas vidū un pa abējām upes pusēm bija dzīvības koks, kas nesa 12 reiz augļus ikvienā mēnesī,
savu augli un koku lapas ir tautām par dziedināšanu. Brīnišķīgi, vai ne? Jūs iedomājaties, iedziļināsimies šajos pantos. Lasīsim viņus biežāk, tāpēc, ka tas ir tas, ja mēs tu nokļūsim, tas ir tas, kas būs mūsu pieredzē. Ja? Tātad, ko mēs šeit redzam? Lai mēs varētu saņemt pastāvīgu atjaunošanos, vai ne? Kā to Ādams un Ieva baudīja Ēdens dārzā. Ik nedēļas sabatā mēs svinēsim jaunradīšanu. Tas ir trešais aspekts, ko es gribēju jums uzsvērt. Jaunpiedzimšana. Šis jaunpiedzimušas simbolisms sākās, ziniet, kur? Patās kā Ēriks un Toms baudīja šo simbolisko jaunradīšanas procesu, ka viņi tagad saprot, ka viņa dzīve sākās kaut kas jauns, ka tā vairs nav vecā dzīve, ka tā ir viņu jauna derība, jauna dzīve kopā ar Dievu. Tā ir iešana kopā ar Dievu. Tas ir, tam ir jānobriest iekšēji, ja? Bet tas ir svarīgs process, un šis te, ko es pieminu, ja? Tas ir tas, ko Dievs mums grib uzdāvināt caur šo pielūgsmi, ja? Ka mēs nāksim kopā un svinēsim ik mēnesi, ik sabatu šo jaunradīšanu. Jā, ir cilvēki, kas pat pareizi nesaprot Atklāsmes 21. nodaļas 23. pantu, kur runāts par Jeruzalemes apgaismojumu. Cilvēki domā, ka nebūs ne nakts, ne dienas, ne mēneši, ja? Bet ja tiks ievērots sabats, tā tad nedēļa kā tāda tad būs. Mēs loģiski to saprotam, vai ne? Un ja katrā jaunā mēnesī, tad tur būs arī gadi. Ja ir mēnesis, tad ir gadi. 23. pantā nav teikts, ka nav vairāk spīdekļu. Tur tā nav teikts. Bet kā pilsētām nav vairāk vajadzības pēc viņu gaismas. Tas ir svarīgi saprast, vai ne? Vajadzības pēc šiem spīdekļiem, jo Dieva godības tuvums, viņa gaisma ir tā, kas dos dzīvību. Jā. Iedomājieties, vai jūs spēcīgi saules gaismā varat redzēt, ja turat sveci? Vai ne? Smieklīgi, vai ne? Sveces gaisma, mums vairs nav nekas, ja saule spīd. Tā ir, jā. Tā kā mēs saprotam, pēdējais konflikts, es gribu nobeigt ar šo domu, pēdējais konflikts uz šīs zemes būs tieši par pielūgsmu. To mēs visi saprotam. Uz ko aicina pirmā eņģeļa vēsts? Pielūgsim radītāju. Atgriezīsimies vēlreiz pie šīs domas. Un būs divas pielūgsmes zīmes, jā. Pirmā zīme norāda uz radītāju pielūgsmi, un par šo pavēli pielūgt radītāju nav iespējams, mīļie, nav iespējams viņu apiet, lai tā neskārtu viņa svēto dienu, sabatu. Nav iespējams apiet viņu, lai arī cik mēs gudri un filozofiski meklētu teorijas un domas, ja? Tā ir īstā pielūgsme. Tās nozīme ir daudz dziļāk, protams, un Atklāsmes 14. nodaļā, Atklāsmes 14. nodaļa, 9. un 10. pāns, ja, būtībā runā par ko? Par zvēra pielūgsmi, par viņa zīmi, par viņa attēlu. Mūsu priekšā ir divas izvēles. Divas varas, divu veidu pielūgsmes, jo Dievs vienmēr ir atstājis mums brīvību izvēlēties. Viena pielūgsme, ko izveido Dievs, otra, ko izveidoja kas? Grēka cilvēks. Lai Dievs vada mūs pieņemt pareizos lēmumus šajā vēstī, šajā aicinājumā. Amen. Augstais, varenais un mūsu mīlošais debesu Tēvs, mīļais Jēzu, Tu, kas atklāji mums savu Tēva un Svētā gara godību redzamā veidā, mēs pateicamies
par tavu radošo spēku, par to, ka mēs dzīvojam šajā radošā spēka vidē, lai arī grēka skārta, bet dzīvība ir mūsos, izvēles ir mūsos, krāsu gammas, skaistums, tā viss ir redzama vēl joprojām, lai arī grēka skārta. Mēs pateicamies, ka tu mums esi devis šos 3 svarīgos, dārgos apsolījumus, ka ne tikai radījis, un ka ne tikai atpircis, bet ka jaunradījis. Tas ir tas, kas ir mums ļoti dārgi, jo tā ir mūsu nākotne. Mēs pateicamies Tev, ka Tu to gribi pie katra no mums, ka Tu gribi mūs pārradīt, radīt ne tikai no jauna, bet būt kopā ar mums. Slāva Tev, pateicība, esi pie katra no mums, kas dzirdējam šo vēsti, lai mēs saprastu, ka tā vēsts ir vēsts mums, ka tā vēsts šai pasaulē, ka tai ir radītājs un jaunradītājs, un ka tās grēki ir atpirkti. Slāva Tev debes augstumos, varenais mūžīgais mūsu Dievs Jēzu Kristu. Āmen.